Labvakar! Šovakar tev pastāstīsim pasaku par lempīgo sesku, rudo lapsu. Un pelēko vilku. Bija pienācis kārtējais skaistais rīts pie Niedrāja ezera pēc Helovīna vakara. Draugi bija pielasījuši pilnus spaiņus ar končām un ēduši tās uz nebēdu. No rīta visi pamodās, vilks vārīja kafiju, Sesks uzvilka savu viendaļīgo peltkostīmu un pelcepuri un devās peldēties ezera veldzējošajos ūdeņos, tādējādi uzlabojot savu vielmaiņu un imunitāti. Viņš plunčājās, un viņš sadzirdēja plunčājoties. Bija pienācis tas rīts, kad viņu nometnē raudāja sieviete. Sesks kāpa ārā, slaucījās un gāja pie pelēča un prasīja: Pelēci, kas noticis lapsiņai? Vilks saka: man ir bail prasīt, es pat nezinu, kas viņai varētu būt noticis. Vakardien viņa ēda daudz končas un priecājās, kad mums izdevās daudz končas salasīt, neskatoties uz to, ka mūs aizdzina no silvas, bet, es nezinu. Šķērējamies, kurš ies prasīt. Un tad viņi izdomāja, ka viņi metīs akmeņu šķēres papīrītis līdz 2 uzvarām. Sesks ar vilku sāka. Akmeņu šķēres papīrīts 1, 2, 3. Pirmajā partijā uzvarēja vilks, jo viņš uzlika akmeni un Sesks uzlika šķēres. Ja vilks uzvarēs šo partiju, tad viņš ir uzvarētājs un Seskam būs jāiet prasīt lapsai, kas viņai pa vaini. Tad viņi met akmeņu šķēres papīrīts vēlreiz. Akmeņu šķēres papīrīts 1, 2, 3. Neizšķirts, abi draugi uzlika papīru. Akmeņu šķēres papīrīts 1, 2, 3. Un vilks vēlreiz sakāva Sesku sīvā cīņā, un Seskam bija jāiet pie lapsiņas prasīt, kas par vaini. Un Sesks gāja pie lapsiņas. Lapsiņ, kas tev atgadījies šorīt? Man briesmīgi sāp zobs. Kurš zobs? Nu šitas te priekšējais. Tā sāp, ai. Un jo es ēdu vairāk končas, jo man vairāk viņš sāp, ai. Tiklīdz es uzlieku uz zoba kaut ko saldu, liekas, visas pasaules sāpes un ciešanas ir manā priekšējā zobā. Sesks saka, varbūt mēs varam darīt, kā mēs darījām ar mani, ka mēs piesienam zobu striķītī, tu uzkāp priedē un lec ezerā. Labs, Seska, tu esi muļķis. Es esmu meitene. Ko es kā smalka sabiedrības dāma darīšu bez priekšzoba? Jā. Taisnība, tas jau nav tik vienkārši kā parastam meža puisim kā man. Tad mēs varētu iet pie pūces. Pie pūces? Jā, pūce man izrāva skabargu. Jā, bet pūcei nav tik labs zobu aprīkojums. Kā es esmu dzirdējis, ir tādas cilvēku meitenes un čalīši zobārsti. Es esmu dzirdējusi, ka Strenčos viens ļoti labs zobārstu meitene ļoti laba ir. Un ka pie viņas aizejot, pie viņas nemaz nesāpot. Un viņa pēc tam iedodot kaut kādu mantiņu, es dzirdēju, tā bērni runā smiltenē. Labi. Zini, lapsiņ, aizej kārtīgi ar zobu diegu un čiekuriem iztīri tagad zobiņus un sasmaržini muti, un tad mēs tevi vedīsim pie zobārsta. Labi, puiši, bet man ir ļoti bail, ja man viņš sāpīgi kaut ko tur izdara. Es aiziešu aprunāties ar vilku, mēs sāksim gatavoties braucienam. Tā viņa aizgāja.
sariktēja kvadrciklu, ielēja logu tīrāmo šķidrumu kvadrciklā un sāka to darbināt. Brum, brum, brum. Lapsa uzvilka savas pilsētā braucamās augstpapēžu kurpes, izmazgāja muti ar čiekuriem, iztīrīja ar zobu diegu un kāpa iekšā kvadrciklā. Tā viņi visi trīs brauc uz Strenčiem, jo vilks zināja, par kuru zobārsti iet runa. Viņam pastaigājoties gar Niedrāja ezeru ir izdevies noklausīties, kā ļaudis slavē Strenču bērnu zobārsti, un tad viņi brauc uz Strenčiem. Ceļš bija diezgan tāls, bet jau pavisam drīz viņi šķērsoja Gaujas tiltu un devās uz zobārstes kabinetu. Lapsa bija pārģērbusies par mazu meitenīti. Viņa uzvilka to pašu parūku, kas bija kā Vensdijai, tikai šoreiz viņa uzlika kaut kādu ļoti ticamu bērnu masku, lai neizskatītos tik bāla un slimīga, un viņa izskatījās kā īsta meitenīte. Tā viņa gāja augšā pa trepēm uz kabinetu, un vilks bija paņēmis sasku plecos, uzvilkuši mēteli, un vilks izlikās ar sasku par meitenītes lapsiņas aizbildni. Nu, labi. Viņa uzkāpa augšā, iegāja kabinetā un teica: labdien, manai krustmeitiņai briesmīgi sāp zobiņš. Vai jūs nevarat ko darīt? Tas ir akūts gadījums, viņa visu rītu raud. Nu, mums ir rinda, nu, paskatīsimies, varbūt kāds mūs piečakarē un neatnāk, un to mēs vairs nekad mūžā neapkalposim, un tad mēs varētu paņemt jūsu krustmeitiņu. Jā, ļoti labi, mēs varētu tepat pasēdēt un pagaidīt. Labi, kāds krustmeitiņai ir vārds? Laila, un uzvārds Laila Lapsa. Labi. Jums ir kāds dokumentiņš līdzi? Nē, mēs steigā nepaņēmām nevienu dokumentiņu. Viņa tā raudāja, ka mēs nepaspējām paņemt nevienu dokumentiņu. Dakterīt, jūs taču mums palīdzēsiet. Nu, palīdzēsim, vediet pacienti uz uzgaidāmo telpu, lai viņi gaida. Mēs viņu paņemsim pie pirmās iespējas. Un Lapsa gāja raudādama. Tau. Man ir tik ļoti bail. Man ir bail, pelēci. Man ir tā bail. Ko tas zobārs darīs? Ja nu man izraus zobu, kāda es izskatīšos? Kā es varēšu medīt? Kā es varēšu pie ugunskurēs desas? Un kā es varēšu braukt uz pilsētu, ja man izraus zobu? Un ja nu man tur ļoti sāp? Sasks atvēra vēderu, paņēma Lapsu, sapļaukāja. Lapsa: Saska, par ko? Saņem sevi rokās, sieviete. Tev ir jāsaņemās. Šī dakteri ir ļoti laba, viņa tev palīdzēs. Nu, tev jau nav sāpīgs zobs šoreiz, man ir. Nu, labi. Pagāja 15 minūtes, un dakterīti iesauc iekšā. Meitenīte ar 2 bizēm un rudo seiņu. Nu, Lailiņa, sēdies kriesliņā. Un dakterīte paņēma un iezieda smaganu ar kaut kādu smēri, un tad paņēma mazo špricīti, kurai adatiņa tā kā matiņš ir. Un gatavojās Lapsai špricēt, un Lapsa sāka bļaut. Nē, seju prom, man vairs nesāpu. Un dakterīte pateica: Lailiņ, atver nu mutīti. Un Lapsa atvēra mutīti. Un daktere pielika mazo špricīti Lapsai pie smaganas un teica Lapsiņai: Nu, velc gaisu caur degunu. Un Lapsiņa vilka
Viss. Oh! Viss, doktor? Jā, viss. Es neko nemaz nejūtu. Nu ja, tāds jau ir plāns. Smērīti iedarbojās, un tad mēs iešpricējam, un tad sablombējam, un viss ir kārtībā. Oh! Bet man likās, ka man gals būs klāt. Nu nē, bērnu dakteri ir ļoti labi dakteri. Nu labi. Tā pagāja 10 minūtes, kamēr iedarbojās narkozīte. Dakteri paņēma ar saviem štrumiem un 1, 2, nepilnu 10 minūšu laikā salaboja lapsas zobiņu. Un tad viņa teica, nu Lailiņ, tagad tu izvēlies vienu mantiņu no šitā groziņa un mazgā zobiņus katru vakaru. Katru vakaru, un labāk arī no rītiem, lai tas urķis nenāk klāt, jo šitais izskatās tev bija no pārāk lielas saldumēšanas. Ai, un lapsiņa nosarka, jo viņa zināja, ka ir grēkojusi, ka viņa diezgan bieži ēda saldumus, dzēra saldas limonādes un reizēm neizmazgāja zobus. Viņa apsolījās dakterei mazgāt rītā vakarā un censties ēst pēc iespējas mazāk saldumus. Nu, paldies, daktere! Paldies jums! Tad viņi salec atpakaļ kvadraciklā un devās atpakaļ uz savu midzeni. Vakars bija klāt, viņi bija atpakaļ midzenī, izdarīja savus rutīnas darbiņus, vakara peldīti, ugunskura, desu cepšanu, ābolu apmaizīšu, smērēšanu un ieritinājās pie ugunskura un devās pie miera. Un lapsa pirms aizmigšanas teica, paldies, puiši, ka jūs mani aizvedāt, tati, tau. Es tā raudāju un baidījos, bet īsnībā tāds nieks vien bija. Bet tagad gan es vēlreiz izmazgāšu zobus un iesaku jums to arī izdarīt, un tad liksimies pie miera. Un tā visi zvēri gāja uz ezera krastu un paņēma un kārtīgi ar čiekuriem izberza savus ilkiņus. Tad, kad zobi bija izbersti, viņi saritinājās pie ugunskura un devās pie miera. Tāpat daram arī mēs. Ai, labu nakti!